Mana dzejas pasaule. Dzeja ir plašs mākslas veids, ko salīdzina daudz un dažādi. Ir cilvēki, kas uzskata, ka dzeja ir vēl viena mākslas valoda, gluži kā glezna, kur katrs triepiens un tā tonis ir rūpīgi izvēlēts. Varbūt no malas dzejols izskatās pēc vienkāršas vārdu piramīdas, taču varu apgalvot, ka šajās dažās rindās var slēpties kas ļoti dziļš, emociju pilns un kas tāds, kas liks sirdī pukstēt straujāk. Mans pirmais dzejolis tapa, kad vēl mācījos pamatskolā. Es nezināju, ko lai gaidu no pasaules, kad apkārt man vēl projām viss bruka un juka. Man bija sarežģīts attiecības ģimenē. Es klaiņoju pa ielām un negāju mājās. Es biju pazudusi. Līdz iepazinos ar kādu puisi sociālajā lietotnē Wattpad, kur katrs varēja rakstīt stāstus, romānus un dzeju, daloties ar tiem. Bet lai vai kā, man šķita, ka mēs saprotamies ik uz vārda un ik uz soļa. Mums bija līdzīga pagātne, domas un nodarbes. Lēnām manī radās jūtas un mīlestība pret šo puisi. Kaut vai līdz šai dienai es neesmu viņu satikusi. Es iemīlējos un veltīju dzejoli viņam. Domāju, ka tieši šim puisim var pateikt lielu paldies, ka ieveda mani šajā jūtu, emociju un pieskārienu pilnajā pasaulē, kur varu izteikt to, ko nespēju izteikt skaļi. Mana iedvesma ir visapkārt, tā ir tepat blakus, man to tikai jāierauga un jāsajūt. Dzeja no manis nāk tik brīvi, man nav sevi jāpiespiež. Vārdu pēc vārda, rindu pēc rindas, top dzejolis, kas sevi izsaka ļoti daudz, un katram tas var nozīmēt ko pavisam citu, jo mēs dzejā un stāstos meklējam sevi, savu es. Pārlasot visu savu dzeju atskārtu, ka man tā ir bijusi liela sevis pašas terapija, sākot ar mīlestību, ko nomaina sāpes, vientulība un pat vēlme pēc nāves, kas tikai lēnām pāriet uz mieru un sevis iemīlēšanu. Ņemot vērā, cik man dzeja ir tuva, mīļa un personīga, esmu nolēmusi ar to strādāt tālāk, visu apkopojot un lēnām ejot grāmatas virzienā. Vēlos spērt nākamo soli, dalīties ar to pasaulē, jo ticu, ka pat ja tas būtu tikai viens cilvēks uz šīs zemes, mana dzeja spētu palīdzēt, un man tas nozīmētu ļoti daudz.